iesim uz pasaku. Šodien būs nopietns stāsts par to, ko drīkst dot, ko nedrīkst dot, ko drīkst, ko nedrīkst, ko drīkst, ko nedrīkst dot. Marks uz bērnu dārzu šorīt atnāca pavisam nobēdājies. Mamma viņam neļāva ņemt līdzi grupiņā suni. Pienāca Lenijs ar savu rotaļu traktoru, ar savu zāles pļāvēju. Marks uzreiz vairs neraudāja, un abi puikas aizgāja spēlēties. Pēc tam mums bija lāsīšana, mūzika, sports un arī skaitīšana. Un tad mēs gājām visi laukā. Es, Amēlija, Emīlija, Estere un Anna spēlējāmies nojumē. Mēs cepām smilšu kūpkas, un tad Emīlija pastāstīja noslēpumu par to, kā sētnieks Imants vāk. Ai, bet tas ir noslēpums, to es nedrīkstu stāstīt. Tad mēs ienācām grupā, un audzinātāja Ērika lika sastāties visiem aplī un nodziedāt dzimšanas dienas dziesmu. Aleksandrai bija dzimšanas diena, un viņa ar visiem padalījās, visiem iedeva pašas ceptos keksiņus un arī konfektes. Tad mēs paēdām pusdienas un gājām uz vannas istabu, mazgāt rokas un tīrīt zobus. Bet Ēriks skaļi pa visu Ansu istabu sauca: Intār, Laurī, aizdodiet man savu zobu birsti! Pieskrēja auklīte Sigite un teica: Ērika, ar zobu birsti neviens nedalās, tā katram ir sava. Tieši tāpat kā konfektes mēs neņemam no cita mutes un arī flautu. Tad pagulējām, bija launadziņš un man pakaļ atnāca mamma. Mēs gājām uz mājām. Un mamma palika slikta sajūta. Drusku bija iesnas, un vakarā, kad gāju gulēt, mamma pataustīja pieri un teica, ka es laikam esmu saslimusi. Un ja no rīta man būs puņķi, klepus un karsta piere, es uz bērnu dārzu nevarēšu iet, jo tad es visiem iedošot savus baciļus. Savai draudzenei Luīzei, Luīze iedos Jānītim, Jānīts iedos Edvardam baciļus, baciļus pēc tam Edvards iedos Anrijam, Anrijs iedos Markusam, Markus iedos Lūkasam un Lūkas mikrobus atdos Elzai. Un neviens nevarēs atnākt uz bērnu dārzu. Es gulēju un domāju, ar rotaļlietām un mantām drīkst dalīties. Ar saldumiem drīkst dalīties, drīkst kopā spēlēties un rotaļāties un dalīties ar prieku, bet nedrīkst dalīties ar zobu birsti, nedrīkst dalīties ar noslēpumiem un nedrīkst dalīties ar mikrobiem un baciļiem. Ekrāna laika beigas. Iesim pajautāt pieaugušajiem, ko nozīmē šis teiciens. Gūt var dodot, gūt var ņemot, dodot gūtais neatņemams. At